Tiešām tehnoloģija attīstība ir pārņēmusi pasauli, un ierasto bērnu grāmatu lasīšanu var izmantot kā interaktīvu funkciju. Pirms 65 gadiem Margareta Vaiza Brauna un Klemens Hurts radīja vienu no skaistākajām bērnu grāmatām – Good Night Moon. Šobrīd šo grāmatu iespējams lasīt interaktīvā veidā, izmantojot Android aplikāciju savam vietālrunim vai planšetdatoram. Pieskaroties mobilās ierīces ekrānam, iespējams iesaistīties šīs grāmatas satura notikumos, ļaujot bērnam spēlēties ar grāmatas varoņiem. Šāds jaunums liksies aktuāls tiem vecākiem, kuri paši savā ikdienā izmanto tehnoloģiju piedāvātās iespējas un arī labprātīgi ļauj bērniem attīstīt sevi ar tehnoloģiju un gadžetu palīdzību. Šādu aplikāciju savai mobilajai ierīcei iespējams iegūt Android operētāju sistēmas lietotājiem Google Play Store. Aplikācijas veidotāji piedāvā arī citas Good Night Moon grāmatas, kuras palīdz bērniem attīstīties un mācīties. Apple fani un lietotāji un vienkārši tie cilvēki, kas ir iemīļojuši lietot mūzikas playeru iTunes savā datorā, drīz vien varēs atkal priecāties, jo drīzumā iznāks iTunes jaunākā versija. Uzņēmuma Apple attīstītā aplikācija MacBookiem un personālajiem datoriem būs ar pilnībā pārstrādātu lietotāju interfeisu, Facebook un Twitter integrācijām, kā arī ciešāku iCloud atbalstu. Taču tajā nevarēs vairs ieraudzīt sociālo servisu Ping, kurš vairs tajā netiks integrēts. Atliek vien gaidīt tuvākajās dienās jauno iTunes, kur būs iespējams lejupielādēt savā datorā. Tuvojas Ziemassvētku laiks, kad ir jāsāk domāt par dāvanām sev tuviem cilvēkiem. Tehnoloģija jaunumu portāls Mashable piedāvā lielisku dāvanu Ziemassvētkos tiem cilvēkiem, kas savā ikdienā daudz laika pavada pie datora, un tādējādi nāks arī pusdienāt vai nakšķoties vienlaicīgi. Datoru aksesuāru ražotājs Logitech laid klajā datoru klaviatūru, kuru drīkst mazgāt. Tā ir laba dāvana tiem cilvēkiem, kuriem ik pa laikam gadās nejauši uzliet kafiju uz savu darba galda.